Brīvdienās Somijā ir sadalītas medaļas Latvijas čempionātā kalnu slēpošanā. Šodien un rīt turpat turpināsies starptautiskas FIS kategorijas sacensības, turklāt visu rīkošanu un trases uzturēšanu ir uzticēts tieši latviešiem. Jā, lūk, un Kaspars Dvīnskis šobrīd ir Somijā un uz sarunu aicinājis vienu no trases sagatavošanas speciālistiem. Labu rītu, Kaspar! Labrīt, skatītājs, joprojām atrodos Somijā aiz polārā loka, kur turpinās FIS kategorijas sacensības kalnu slēpošanā, kas ir arī Latvijas čempionāts. Un šeit, lai viss notiktos, par to visu rūpējās latviešu puiši. Un šorīt uz sarunu esmu aicinājis Reini Adamsonu. Labrīt, Reini! Labrīt! Labrīt, Latvija! Tu esi viens no tiem džekiem, kas rūpējās par to, lai šīs sacensības te varētu notikt un lai viss ir kārtībā. Pastāst, varbūt, cik jūs vispār kopā esat un ko jūs darat? Kopā mēs esam kādi 8–10 trases cilvēki, bet ir ļoti daudz cilvēku, kas nav uz trases, kas ir ārpus trases, kas strādā race office'ā, kas strādā ar cita veida organizatoriskiem jautājumiem. Bet tieši cilvēki, kas strādā uz trases, mēs esam 10 cilvēki. Šobrīd droši vien viņi visi ceļās, gatavojās brokastīm un gatavojamies šīs dienas sacensībām, kuras izstādes būs ļoti labas, jo laikapstākļi mūs lutina un kalns ir perfektā ideālā stāvoklī. Tu rokās esi tur tādus kā mietus. Pastāst varbūt, kas tie ir pa mietiem, cik bieži viņi plīst un kas ar viņiem šie ir, tā teikt, tā ir tā maize, kas mums ir šobrīd ļoti nepieciešama. Kalns ir ļoti ciets un vakar mēs vienu lielu paku faktiski noņēmām no trases, jo mieti lūst, ja sportisti. Šī ir augsta ranga sacensības FIS mači, ja, un sportisti šos mietus ļoti vienkārši lauž šādu cietu segumu. Ja. Kalns ir sagatavots pagājušu piekdienu, laiks mūs lutināja, ir mīnus grādi, ja, un kalns ir injicēts un piepildīts pilns ar ūdeni, ja, un kalns ir ledēns, lai nodrošinātu ļoti kvalitīvas sacensības visiem sportistiem, neatkarīgi no viņa starta laika. Pastāst par to kalnu sagatavošanu. Tu jau pateici, ka kalns ir injicēts ar ūdeni, ar ledu. Un tas bija, es redzēju, tas process notika ļoti ilgi un bija diezgan iespaidīgs. Tas notika ilgi, mums vajadzēja ļoti daudz cilvēkus, arī paldies Somu komandām, kas mums palīdzēja, treneriem. Varbūt aiziesim līdz kalnam, parādīšu to segumu. Strādājām mēs piekdienu vairākas stundas, piedalījās ap 20 cilvēkiem. Mums pašiem no Latvijas ir līdz speciāli caurulis, lai mēs varētu šo kalnu sagatavot. Mums arī atveda no blakus kūrorta caurulis, lai mēs visā kalna platumā varētu kalnu injicēt ar ūdeni. Respektīvi, tas procedūra notiek tā, ka visa kalna garumā ir pārvilkta cauruli, kurai ir mazas spraustas, un ar lielu spiedienu tiek pildīts sniegs pilns ar ūdeni. Un pa nakti mums bija ļoti liela mīnus, ka šo kalnu faktiski sacementēja, mums ir ļoti perfekts segums, lai notiktu lieliski kongi. Un kā domā, vakar Latvijas čempionātā slalomā gan vairāk kā pusi dalībnieki izstājās. Tas varbūt bija saistīts, jo varbūt mūsu džeki nav pieraduši uz tik ātru segumu pa tādu ledu braukt. Pieraduši, domāju, ka viņi ir, tā kā mums notiek arī sacensības Lietuvas hallē, ja, un tur šis segums ir, turbūt viņš pat ir vēl cietāks, bet lielākoties visi sportisti ir ļoti apmierināti ar šādu veidu segumu, jo šie apstākļi tiek nodrošināti visiem vienādi, ja, vai tu startē ar 1. numuru vai ar 110. numuru. Tā kā, tā ir meistarība, tie ir mači, viņi visi dod uz pilnu klapi, ja, un, kam paveicās, kam nepaveicās. Tā kā redzēsim, kā ies šodien. Cerams, ka tā diena būs interesanta, laikapstākļi mūs lutina, kā teicu, bija saule. No rīta +6 bija -17 grādi, šobrīd ir kādi -10. Gaidīsim. Cerams, ka mums mieti pietiks, ja. Cik jums vispār ir kopā mieti un cik jūs izmantojat sacensībās? Šobrīd mums pietiek, mēs paralēli liekam 2 trases, viena ir sieviešu, viena ir vīriešu trasē, un kopā šodien mums jāuzliek 4 trases. Mieti diezgan daudz ir nepieciešami pēc vakardienas, skatoties, var būt, ka mums rītdien ir problēma ar mietiem, bet to mēs šobrīd risinām, tā kā nav uztraukumam pamata, es domāju. Šeit ir sportisti no visām 3 Baltijas valstīm, no Skandināvijas valstīm, tāpat šeit ir amerikāņi, spānis, polis. Ko jums saka sportisti par trases sagatavošanu un par jūsu darbu, jo jūs ļoti daudz laika pavadat kopā, viņi visu laiku jums ir blakus, kādas ir atsauksmes no viņiem? Jā, protams, sportisti un viņa treneri un visas komandas novērtē šos te apstākļus, un arī aizvakar mums ir vakaros pēc mačiem 7 vakarā ir, tā teikt, team captains meeting, kur komandu kapteiņi un treneri un sportisti nāk, lai iepazītos ar aizvadītās dienas rezultātiem un pārunāt to.
un izrunāt nākošās dienas programmu. Un visi ir ļoti apmierināti, ļoti pateicīgi. Jā, ir 2 sportisti no ASV, viņu treneris faktiski katrs 10 minūtes, kā redz, kādu no mums uz kalna pasakās paldies par šo iespēju startēt šāda augsta līmeņa sacensībās. Tas pats bija arī aizvakar Somu viens no treneriem. Pateica, ka paldies latviešiem, kur atbrauc 1000 km no Helsinkiem augšā šeit ziemeļos, jā, un sagatavo mačus, lai faktiski mēs varētu parādīt viņiem piemēru, kā būtu jāorganizē sacensības. Tā ir tāda liela motivācija to darīt vēl labāk, jā. Un es domāju, Baltijas kapām šīm sacensībām ļoti liela perspektīva, un kā jau viņi teica, viņiem ir tādas, rumors, Amerikā arī ir starp klubiem, ja, ka šīs sacensības ir ļoti labi organizētas, un tāpēc viņi paliek arvien populārāks. Ja, un mēs gaidām to sportistus, gaidām labus sportistus, lai šī skonka būtu interesanta. Paldies, Reini, ka piecēlies šorīt un pastāstīja nedaudz mums, kāda ir neredzamā varbūt pus, ko skatītāji neredz, bet skatītāji šodien šeit Pihā, Somijā paredzēts FIS kategorijas sacensības slalomā. Cerēsim, ka šodien mūsu vīriešu izlasē veiksies nedaudz labākā. Vakar daudz spēcīgākie mūsu slēpotāji izstājās. Un par to, kā tad sacensībās, kur būs uzvarētāji gan vīriešiem, gan dāmām, uzzināsiet LNT ziņās vakarā. Kolēģi!